labs rītiņš. Šodien tātad mēs izkrāmēsim otru partiju ar loksnēm. Jāskrāmē mājā iekšā. Šodien bišķiņa augstumiņš tāds, redzēs līdz cikiem varēs pastrādāt. Jāpaturpina ar tiem griestiem un brīvdienās, tobiši rītā līdz rītdienai vakaram gribētu arī to galu sienu augšī. Bet, es nezinu, kā tur būs. Vēl tur zikšanas dienu vien jāiet, tā kā ciemos. Kā. Bet, redzēs, mēģinās. Darīs, ko varēs. Kādas prognozes pietiksies? Visai mājai šito vēl nepietiksies. Šitādus 6 sazāģēsim vēl. Vajadzot pietur, tās ir apakšiņas. Pēc tam šķies 5 vēl kādus pāris gabaliņus. Šitās otrās partijas. Šitās bišķiņ mazāk, kādi 2 mm. Spraudziņi veidojās. Pēc tam parādīšu. Šitā ir vēl no iepriekšējām partija. Šitā zemāk ir jaunā. Te normāli. Te kā 2 mm. Nē, labi. Tas tur laikam cerams, ka daudz neko neietekmē. Tā, laikam griesti būs. Vēl biežāk jāsaskrūvē tie šeibiņas. Labi, šeibiņas beidzās metāli man. 200 gabalus, laikam, jā, es esmu izskrūvējis. Sanāk, kaut kā tā izskatās. Pārējos skrūvēšu rekur ar šitiem te gabaliņiem tādiem. Paplāšu gabaliņiem, caurumiņu izvaru. Tāda skrūva cauri un tāpatās kā galā. Līdzīgi. Tagad jāsazīmē vēl. Jāsazīmē tās, kur tās pāris nāk. Pagaidām tikai saskrūvēja, te viņi jāsazīmē, viņas rekur tāpatās kā te ir. Marķierīti. Lai zinātu, kur urbt. Urbt un pūst iekšā to ekovati. Jāskrūvē un tad jau laikam šodien pietiksies.
Tā tad atgriezumiņi no šitām pusītēm. Es pielieku nozaģēt leņķītī. Tā, lai viņš pieiet klāt smuki, tur 40 grādu leņķī. Un kaut kur tā. Un šitien apakšu es varētu paņemt. Es likšu divas tā kā pusītes un vienu veselo. Un no tā veselā būs jānozaģē gals nost viens un varbūt ceru, ka sanāks šitam pielikt apakšā tur to gabaliņu šitam tā. Man liekas, ka vajadzētu sanākt. Redzēs. Tas tā kā būtu. Tad laikam galsienu bišķiņ jāpačiņī. Tev vajadzētu kroņurbu laikam, man liekas, nezinu, vai man ir. Šitien rozatīti izurbt. Un tāpatās arī tur jāpaskatās, vai ir un vispār tāds līdzi paņemts. Nu, labrītiņ. Atkal no šī rītiņa. Tā, nu jāturpina, un mums vajag aizvilkt vienu vadiņu, kamēr es neaizmirstu. Tā, rekuperatoram mums vajadzēs. Mums būs rekuperators sienā šitan augšā kaut kur šitajā vietiņā. Tas nozīmē, ka mums tur jāizvelk ir vadiņš kaut kur pa šajieni. Pa šajieni. Tur, kur tas iet, droši vien tur cauri griestiem. Jāizvelk droši vien uz turieni. Man tā liekas, ka mēs tā varētu izdarīt, jo mums ir vēl vadiņš. Pusotrinieka droši vien viņš tur daudz neēd to elektrību. Viens būs tur rekuperators, un otrs, man liekas, ka varētu kaut kur šitien ielikt, šitajā sienā, vannas istabā, lai to mitro gaisu valk prom un svaigāks gaiss sanāk. Kaut kā mainās tas gaiss no turienes tā kā nāk šitien te, un tad šitā te visu laiku. Viņš viens tur sūc iekšā, otrs to laiku dod ārā. Un tā viņš te mainīsies. Domāju, ka tā varētu būt. Ok. Būs tie parastie iebūvējumie sienā. Nebūs tā lielā kaste un nebūs tās trubas lielās. Tā kā, jā. Tas jāizdara pagaidām. Jā, to vadu es tur līdz pusē aizvilku. Jāuzzāģē vēl šitie te priekš skrūvēšanas. Es nopirku loksni. Jāsazāģē daudz tie klucīši tagad. Tā, nu tagad jāizurb caurumiņi. Tie visi
Tā, nu viss it kā ir sagatavots. Laikam var turpināt ar to bardeciņš. Turpināsim ar tām loksnēm darboties. Sliņķis. Te es te vēl rozdīts izurbu. Viens būs slēdzis, dubultais. Nē, laikam viens slēdzīts. Un 2 rozetes. Jā. Ar šito slēdzi varēs izslēgt šitiem gaismu augšā. Okay. Augšējo gaismu. Otrā pusē arī tāpat 3 izurbšu laikam, lai ir tās 2 rozetes. Sākumā gribēju vienu likt laikam, bet nu, lai ir 2. Jā, nu kaut ko vēl vajag. Tā, nu vajadzētu laikam atzīmēt un izurbt tam rozetēm. Tā. 160 ir centrs te kaut kur. 605 ir augstums. No grīdas centrs. Un starp centriem ir 71 milimetrs. 51. Tā. Šķīvi, bet sakas, jānopērk tie kopējā kārbiņa. Tā 3 man ir pa vienai. Viņas it kā var sāķēt kopā, bet vieglāk būs, ja būs kopējā. Vieglāk būs savienot ar visu. Tā, šitais vecvienīgais baigi īsi un ir... Pamēģināsim, cerams, ka nebūs jāņem viss tur nost. Un jāpārbauka. Šitais jāatvieno. Te strāva nav ko baidīties. Jā, čābīgi izskatās diezgan. To vadu. Baigi īsies. Nevarēs savienot. Nu, jāpamēģina vispirms izvilkt ārā šito kabelīti un ielikt jaunu, neņemot nost. Neņemot nost tās loksnes viss. Kabelis man ir, man liekas, ka es ieliku šito, jo man nebija garāks. Cerēju, ka sajies, bet nesagāja. Ja kas būs jānoņem viss tur nost, tad vienkārši jāizvelk, jāpamēģina tāpat pagaidām. Riku kābeļi man. Daudz kābeļi. Mēģināsim iebīdīt tur iekšā. Normāli, sanāca laikam. Izskatās, ka ir ok viss te.
Labais. Tā, vēl viena. Jāpieskrūvē. Nu, suni. Ko tu tur atradi? Kaut kādu gabaliņu. Uztaisīja joģīti. Visādus atgriezumus. Tur iepakojumi, visādi papīri. Jāsakurina, lai savādāk vieta jau maz sāk palikt. Tāds vējains drusku šodien arī. Labi deg. Drošā vietā kuģīt, lai nav pa ceļam uz māju. Varam noiet, pastīties, kā te tagad, kad dīķi pilni, kā mums te tā caurtek izskatās. Uztaisīt to režģīti. Kā viss notiek? Viss tā slunčīt. Grauzēja neviens baigi. Nav laikam iekšā. Vai ne, suni? Jā, viss strādā pagaidām. Cerams, ka tā arī turpināsies. Nekas nebirs ciet.